Tikai 4 darbi. Šī skaita ziņā ir līdz šim mazākā Talsu kinoteātra izstāde, taču pilnīgi noteikti šie ir vieni no vispamanāmākajiem darbiem. Skatītājiem 4 lielās gaismas kastēs pretī veras ļoti spilgti varoņi, kurus aizrauja cosplaya fenomens. Šī, protams, vairāk ir amerikāņu kultūra un cēlusies no japāņu animē. Tā nav tāda ļoti izplatīta vai sena latviešu kultūrā ienākusi lieta, bet tad, kad es runāju ar cilvēkiem, tad patiesībā cosplay kustība ir ļoti zināma Latvijā un ļoti daudz cilvēku ar to aizraujās. Savus varoņus fotogrāfs Reinis Hofmanis uzrunājis cosplay pasākumos. Talsos redzami vien 4, bet viņš iemūžinājis vairāk nekā 100 varoņu, kas līdzās izstādē apskatām arī speciāli veidotā grāmatā. Tas gan patiesībā 2, jo otrā lasāmi citāti no autora intervijām ar varoņiem. Tagad tās intervijas ir anonīmas, tad ļoti bieži tur ir tādas tiešām atklātas un pat pārsteidzoši tādas godīgas atbildes, ko katram no viņiem nozīmē cosplay. Kādam tā var būt tāda droša vide, kurā būt. Kāds saka, ka viņš šādā veidā var iejusties kādā varoņa tēlā, un pēc tam iespējams arī savā ikdienā paņemt kādas īpašības aizgūt, kas ir šim varonim. Autors skaidro, ka darbos redzama 2 pasauļu saspēle – fantāzija un reālā pasaule, kas saskatāma, piemēram, mūsdienu durvīs, kontaktligzdās vai telpas konstrukcijas niansēs. Fotogrāfs ir diezgan bezskaislīgā stilā šos tēlus dokumentējis, un līdz ar to nekas šajās bildēs nav kas novērstu uzmanību vai likt domāt par kaut ko citu, ka tikai mēs skatāmies uz šo tēlu, šo kostīmu. Šai izstādē kinoteātris ir perfekta vieta, vēl jau vairāk vakaros, kad uz ekrāna tiek rādīta kāda supervaroņu filma. Fotogrāfs atklāja, ka palūdzot pasākumos varoņiem atļauju viņus nofotografēt, viņš nemaz nezina, kas aiz maskām slēpjas. Tad es pieļauju, ka viņi varbūt arī nezina, ka viņi ir kļuvuši par izstādes varoņiem. Tā noteikti varētu būt, jā. Tā skaitā arī to, ka daļa ir iekļuvusi grāmatā. Šiem varoņiem šī ir pirmā personāla izstāde. Iepriekš viņi bijuši vien daļa no citām izstādēm. Fotogrāfs atzīst, ka nevar apstāties cosplaya varoņus fotografēt. Viņa grāmatas izdotas tikai vienā eksemplārā, bet ja izdotos nodrukāt lielāku tirāžu, tad gan savai idejai varētu pielikt labu noslēguma punktu. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, RTV.